Satiksmes ministrijā 1. aprīlī viesojās jaunieši, lai dienas gaitā iepazītos ar satiksmes nozari un tās atbildības jomām. Nozares eksperti ikdienu ēnoja vairāk nekā 20 jaunieši no Rīgas, Babītes, Daugmalas, Dobeles, Jelgavas, Ogres, Ozolnieku, Salaspils un Rēzeknes skolām. Jaunieši iepazinās ar ministrijas vadības ikdienas darbu, guva ieskatu Eiropas Savienības lietu un starptautisko jautājumu koordinācijā, kā arī autoceļu, jūrlietu un dzelzceļu nozares politikas veidošanā un Rail Baltica projekta īstenošanā. Jauniešiem bija arī iespēja iepazīties ar ES fondu līdzfinansētiem projektiem transporta un sakaru jomā. Ēnu dienā jaunieši apmeklēja arī Rail Baltica Rīgas centrālās stacijas būvlaukumu, kur iepazinās ar noslēgumu būvdarbiem ēkas dienvidu pusē. 2026. gada nogalē iedzīvotāji iegūs mūsdienīgas stacijas telpas un ērti aprīkotas platformas. Tāpat jauniešiem bija iespēja apmeklēt Rīgas Rācnamu, ko nodrošinājām sadarbībā ar Rīgas domi. Tuvojoties velosezonai, jaunieši tika informēti arī par jaunākajām izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos, īpaši attiecībā uz mikromobilitāti. Lai pārbaudītu iegūtās zināšanas, ēnas aizpildīja kampaņas Laid kā lielais ielu gudrību testu. Paldies jauniešiem par lielo interesi par satiksmes nozari, kā arī ēnu devējiem par atsaucību un vērtīgajiem padomiem nākotnes profesijas izvēlē.